radīt vidi, kas atvieglotu iestāšanos augstskolā, ļautu koplietot iegūt izglītību ar darba devēju un risinājums būtu izmantojams tiešsaistē vai klātienē. Dalībvalstis ir dažādās digitālās identitātes attīstības stadijās. Daudz vietu procedūras joprojām ir jākārto klātienē un papīra formātā. Ir ierobežots atvērto datu apjoms un datu pieejamība. Bieži datu turētājs ir valsts. Būtu jāveicina plašāku datu atvēršana, lai ieguvumus ikdienā datu devējs varētu izmantot digitālā formā no mobilās ierīces. Piemēram, aizpildot universitātes pieteikumu formu vai personāla vadības sistēmai padot savus izglītības parametrus, studentam būtu jābūt iespējai savus atribūtus iesniegt attālināti vai arī klātienē, izmantojot digitālās identitātes risinājumus. Digitālā maka aplikācija MyWallet pieejama uz Android un iOS. Lietotājiem ir iespēja aplikācijā saglabāt saiti uz iegūtu izglītību. Informācija ir strukturēta, atbilstoši vienotam standartam un satur laika zīmogu. Izglītības dati ietver informāciju kā piemēram iegūtās izglītības veids, iestāde, valsts, programma, datums un citi. Lietotājiem, kas ir datu devējs, ir iespēja koplietot datus tiešsaistē, izmantojot pārrobežu autentifikāciju vai klātienē uzrādot QR kodu. Lietotājiem ir iespēja atteikt datu koplietošanu un aplūkot darbību vēsturi. Aplikācija ir intuitīva, pieejama vairākās valodās un draudzīga lietošanā gala lietotājiem. Padarīs pieteikšanos augstskolām attālināt vieglāku, radīs plašākas iespējas izmantot pārrobežu datu apmaiņu un optimizēt procesus, kas saistīti ar izglītības dokumentu apstrādi. Apkopos visu izglītības informāciju vienu vietu, lai lietotājs var ērti koplietot savus izglītības datus ar datu ņēmēju. Privātā sektorā risinājumu izmantošana tiktu iekļaujama gala pakalpojumu cenā, ko sedz datu ņēmējs, bet publiskā sektorā datu apstrāde būtu jāsadz no Eiropas vai nacionālā budžeta līdzekļiem. Izmantosim pieejamos datus par augstskolām, to programmām, maksu, pieejamību un elektronisko adresi. Augstākais sekmīgi iegūtais izglītības līmenis. Radīsim arī jaunas atvērto datu kopas, piemēram, pieprasītākās izglītības iestādes, programmas, valstis iedalījums pēc dzimuma, vecuma un citus. Inicēsim jaunu datu kopu atvēršanu un pārveidošanu, piemēram, no elektroniski parakstīta dokumenta uz strukturētu datu elektroniski apzīmogotu datu izmantošanu. Mūsu komandas nosaukums ir Innovators. Tas ir saīsinājums no angļu valodas Innovators. Komandā esam Estere, Linda un Marta. Šī ir bijusi pozitīva pirmā pieredze ideja ģeneratorā, kas iedvesmo pilnveidot savas prasmes un radošumu veidā, kas dod labumu arī citiem.